Vai tu vari vakarā vienkārši tā mierīgi apsēsties? Vai arī pat ne vakarā, dienas vidū vienkārši apsēsties un būt? Bez īpašas domāšanas, plānošanas, skriešanas, vienkārši būt. Vai arī tevī ir kaut kāda balss, kas burtiski saka, nē, cēlies, ej, dari, nedrīkst taču tā sēdēt, ir taču kaut kas jādara. Un tad tu tā arī pa dzīvi skrien, ņemies. Ja tev neviens neko neprasa palīdzēt, tad tu pats kaut ko sāc bakstīties, taisīt. Tev varbūt ir lauku māja, varbūt ir kāds dārziņš, varbūt ne tikai dārziņš, varbūt tev uzreiz vajag siltumnīcas, varbūt vajag kartupeļus, visu to, vai ne? Un beigās tu esi iejūgts, un arī viss ģimene ir iejūgta darbos, visu laiku darbos, visu laiku kaut kas jādara, jāskrien. Un tev liekas, ka tas ir tā arī jābūt, tā ir jādzīvo. Tikai nezinu, kāpēc paiet 10, 15, 20 gadi, un jūs ar sievu esat atsvešinājušies, ar bērniem arī nav nekādas īpašās attiecības. Un tad tu vienkārši domā, nu kas tad notiek? Redzi, tā ir tā sajūta, kas tevi visu laiku tirda, bīksta, neliek mierā, kas tevi finālā tur arī noved. Kā vārdi tie ir? Celies taču dari, beidz sēdēt. Kā vārdi tie ir? Padomā. Un ja esi gatavs ar to tālāk dziļāk strādāt, nāc pie manis uz konsultāciju. izaugsmesterapija.com